Labdien, mani sauc Valdis Bērziņš. Esmu arheologs Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūtā un pētu pašus senākos laikus, akmens laikmetu. Dažas seno iedzīvotāju dzīves jomas pētot ļoti noder salīdzinājumi ar etnogrāfisko materiālu. Piemēram, viena daļa zvejas rīku, kādi izmantoti akmens laikmetā, faktiski daudz neatšķiras no tiem, kas pie mums lietoti vēl 20. gadsimta sākumā. Bet citās jomās viss ir izmainījies. Piemēram, tāda veida māla trauki, kādus izgatavoja akmens laikmetā, Eiropā nav darināti tūkstošiem gadu. Un šādas tradīcijas varam pētīt tikai analizējot pašus arheoloģiskos atradumus un veicot eksperimentus, kas palīdz izprast senās tehnoloģijas. Viens šāds sen aizmirsts tehniskais paņēmiens ir keramikas māla masai pieaugt gliemeņu čaulas. Un tieši par to es šajā filmiņā gribēju pastāstīt. Šādi izskatījās māla podi, kādus lietoja neolītāji jaunākajā akmens laikmetā. Faktiski šis ir ļoti precīzs atdarinājums, ko izgatavojas podniece un keramikas pētniece Baiba Dumpe. Ja tuvāk ieskatāmies, tad redzam, ka māla masā ir daudz baltu un pelēku plāksnīšu. Tās ir gliemeņu čaulas. Un te ir traukulauskas no Riņu kalna akmens laikmeta apmetnes pie Burtnieka ezera, kuras ieguvām arheoloģiskos izrakumos pirms dažiem gadiem. Arī šajās akmens laikmeta traukulauskās ir pa pilnam gliemeņu čaulu. Tātad, lai izgatavotu keramikas podus, senie podnieki izmantoja vismaz divas sastāvdaļas – mālu un gliemeņu čaulas. Mālu viņi ieguva no kādas atradnes savas dzīvesvietas tuvumā, piemēram, no Atseguma upes krastā. Savukārt gliemeņu čaulas viņam bija viegli pieejamas kā pārtikas atkritumi. Lieta tāda, ka akmens laikmetā lielās saldūdens gliemenes izmantoja uzturā un, protams, ka pāri palikto čaulas. Piemēram, šeit Riņu kalna apmetnē uzkrājās veseli slāņi ar cilvēku izmestajām gliemeņu čaulām. Šīs čaulas tad arī varēja pieaugt mālam keramikas darināšanai. Bet tā kā es ikdienā saldūdens gliemenes neēdu, tad pētījumiem man nākas to čaulas sameklēt dabā. Tuvākā vieta, kur es tās varu iegūt lielākā daudzumā, ir Carnikavas pludmale. Bet kā tas iespējams, ka jūras krastā var atrast čaulas no gliemenēm, kas nedzīvo jūrā, bet gan upēs un ezeros? Atbilde, protams, ir tāda, ka tepat blakus ir Gaujas grīva, un čaulas no gliemenēm, kas dzīvojušas Gaujā, tiek ieskalotas jūrā. Pie mums Latvijā atrodamas ir tādas lielās saldūdens gliemenes kā perlamutrenes un bezzobes, un vēl pludmalē varam savākt jūras gliemenes. Tātad sirsniņgliemene, Baltijas plakangliemene un ēdamgliemene. Lai gan sirsniņgliemenes un ēdamgliemenes arī mūsdienās Rietuma Eiropā izmanto pārtikā, pie mums dzīvojošās ir daudz par sīku, lai noderētu uzturam. Lai sagatavotu gliemeņu čaulas pieaugšanai mālam, es tās vispirms izkarsēju. Tam es šoreiz izmantoju māla podu, ko keramikas pētniece Baiba Dumpe savulaik izgatavoja eksperimentiem, un kas jau stipri cietis, bet šai vajadzībai vēl derēs. Karsēšanas rezultātā gliemeņu čaulas ārējais organiskais slānītis pārogļojas. Bet čaulas iekšējā cietākā daļa, kas sastāv no kaļķa, pamazām maina struktūru, zaudē perlamutra spīdumu un kļūst balta vai pelēka. Un uz beigām jau čaulas sāk kļūt pavisam drupams. Viss šis process prasīja apmēram pusstundu. Ir jau problemātiski pierādīt, ka gliemeņu čaulas pirms pievienošanas māla masai tika apdedzinātas. Bet pamatojoties uz savu pieredzi, es varu teikt, ka ja jūs vienreiz pamēģināsiet keramikai izmantot iepriekš apdedzinātas čaulas, jūs nekad vairs neizmantosiet tās neapdedzinātā veidā. Lieta tāda, ka sasmalcināt lielas saldūdens gliemeņu čaulas tomēr prasa zināmu piepūli, un rezultātā tiek iegūtas diezgan asas šķērpeles, kas traucē strādāt ar māla masu. Turpretī sasmalcināt apdedzinātās gliemenes ir vienkāršāk par vienkāršu, un iegūto materiālu izmantot ir daudz vieglāk un patīkamāk. Gliemeņu čaulas un citus neplastiskos materiālus pievienoja, lai mīkstu plastisku mālu padarītu pašnoturīgāku. Tas ir, lai, piemēram, veidojot lielu trauku, tas nedeformētos, bet saglabātu izveidoto formu. Turklāt neolīta laikā gatavos māla podus daudz izmantoja ēdiena vārīšanai uz uguns, tāpēc tiem bija jāiztur atkārtota karsēšana un atdzesēšana.
Pētījumi rāda, ka gliemeņu čaulu piejaukums piešķir apdedzinātajai keramikai lielāku izturību, palīdzot novērst plaisu veidošanos, kad trauks tiek atkārtoti karsēts uz uguns. Bieži vien keramikā redzami nevis gliemeņu čaulu fragmenti, bet gan plākšņu veida formas tukšumi, jeb poras, kas paliek pēc tam, kad pašas gliemeņu čaulas skābas augsnes apstākļos ir iznīkušas. Arheologi to mēdz saukt par poraino keramiku. Kā tas notiek, to varam pātrinātā veidā nodemonstrēt, šādu keramiku izmērcējot etiķī. Tam es izmantošu baibas dumpes izgatavotu miniatūru trauciņu ar gliemeņu čaulu piejaukumu māla masai. Pēc dažām stundām etiķī gliemeņu čaulas ir pilnībā izšķīdušas, veidojot porainu struktūru. Līdzīgs process norit gadu tūkstošu gaitā, ja akmens laikmeta keramika tiek pakļauta skābiem augsnes apstākļiem. Lai precīzāk identificētu gliemeņu čaulas un citus materiālus, ko senie kodnieki piejauc māla masai, ir vēl diezgan daudz ko pētīt. Sevišķi gadījumos, kad piejauktais materiāls ir izdedzis vai izšķīdis, atstājot tikai poras. Šādā situācijā mēs varam censties noskaidrot, kas tas ir bijis par materiālu, pētot šo poru formas zem mikroskopa. Attiecībā uz plakanām plākšņu veidu porām būtu svarīgi poras, kas palikušas no gliemeņu čaulu piejaukuma, atšķirt no porām, kas paliek, piemēram, no zivju zvīņām un citiem plakanas formas piejaukumiem. Vēl būtu noderīgi, ja varētu pēc gliemeņu čaulu fragmentiem un porām identificēt konkrēti kādas gliemenes piejauktas mālam. Tas palīdzētu arī noskaidrot, kurā vietā keramika izgatavota. Piemēram, dažkārt keramikā novērojamas rievainas struktūras, kas raksturīgas sirsniņgliemenes čaulai. Tā kā sirsniņgliemenes atrodamas tikai jūras piekrastē, tad varam diezgan droši teikt, ka visa keramika, kur novērojama sirsniņgliemeņu čaulu paliekas, ir izgatavota kaut kur jūras tuvumā. Pat ja tā atrast senajās dzīvesvietās attālāk no jūras. Arī dažām lielajām saldūdens gliemenēm ir raksturīgas struktūras, kuru nospiedumus var cerēt atpazīt, pētot keramiku mikroskopiski. Perlamutrenēm, piemēram, uz čaulas biezākās daļas pie slēdzenes ir tā saucamie slēdzenes zobi ar krokotu struktūru, kuru vajadzētu varēt atpazīt pēc poru formas. Bet šie pētījumi vēl ir priekšā. Cik daudz izdosies noskaidrot, pētot gliemeņu čaulu fragmentus un poras senajā keramikā, to es varēšu pastāstīt pēc tam, kad būšu krietni pastrādājis pie mikroskopa.